Tā viena no tām frāzēm parādījās, ka tur būšot platforma tām grupām, kam rūkst naids. Es nezinu, Smankungam viņam visu laiku pret kaut ko naids ir, ja mēs tā tīklos skatāmies. Nav? Nav? Nekad nav bijis naids. Izteikt savu viedokli, jā, bezbailīgi, tas nav naids. Tas ir, protams, Latvijas apstākļos, tas ir drosme. Bet tad vienkārši Urbrovičs, es vienkārši nezinu, pa ko viņš runā. Jums klātsošiem ir naids pret kaut ko? Man ir jautājums jums pretī. Kā mēs varam pateikt, ka Smana kungs rada naidu? Kāda ir naida interpretācija, tieši formula? Pagaidiet, tie ir mani vārdi. Varbūt es par saviem vārdiem varu atbildēt. Tāpēc jūs esat arī provocēji. Varu atbildēt par saviem. Protams. Nu, tad lūdzu. Es brīnos par jūsu izbrīnu. Sabiedrībā naids ir ļoti izaudzis. Etniskais naids ir... Es nejautāju par sabiedrību. Es par to, ko jūs pulcināsiet. Jā, bet es jūs vēlreiz stāstu. Es jau viņus gribu pulcināt nevis, lai kultivētu to naidu, bet lai mazinātu. Lai dialoga veidā, ko es piepratu vēl lielās saskaņas centra laikā, lai šis dialogs novērstu naida augšanu tālāk un citas metastāzes, ko šis naids rada un radīs. Tāpēc visus, kas dzīvo ar naidu, es mudinu nākt šurp un izrunāt viņa naidu. Krēsliņa kungs, jums ir kāds jau sanācis ar naidu, ar ko jūs esat izrunājis? Nē, vienkārši cilvēki daudz ko jautā, ko nesaprotu, un bieži es nevaru atrast atbildi, pateikt atbildi. Es varu izsacīt savu viedokli, bet visu paskaidrot es nevaru, jo valstī patiešām ir dažādas lietas, dažas lietas, kur grūti ir izskaidrot. Arī militārā jomā, kur es esmu labāks speciālists, arī izglītības, kur es esmu tomēr arī bijis gan rektors, gan profesors un tam līdzīgi. Bet es nevaru dažreiz izskaidrot. Bet tas, kā daļa cilvēku ir kā zombēti, tas nu ir taisnība. Bet ko tad jūs redzat, teiksim, ko var izdarīt šāds te, var teikt skaistiem vārdiem atjaunotais saskaņas centrs? Es varu pateikt, teiksim, Rasals, piemēram, ja? Kur sanāk visraibākā kompānija, kaut kāda ar naidiem, bez naidiem, ar kreisiem uzskatiem, varbūt ne ar kreisiem, jo šis pieļauj faktiski arī nekreisus uzskatus, ja? Ko var atrisināt šāds spēks īsti? Atrisināt var to, kad vajag mācīt, pašiem darīt, runāt taisnību, lai viņa būtu slikta, laba, bet taisnību nemelot. Tas ir galvenais viens no principiem. Vai jūs redzat robežas, jo šito te atvērto uzsaukumu, tiešām var Rasolu savākt baigo? Nesenāk Rasals, jo, teiksim, man un maniem kolēģiem ir reputācija, un mums dažādi avantūristi zina labākas vietas, kur taisīt savas naida runas. Redziet, ja jau nāk pie mums, tad apmēram stādās priekšā, kas mēs esam un kāds esmu, piemēram, es savos uzskatos un manierēs. Un mēs aicinām tos, un būtībā arī ar naida vīrusu, teiksim... Varat iedot kādu piemēru, ko jūs aicināt ar naida vīrusu, ja manam nav naids? Tam ir. Pagaidiet, tu varēsi piemēru, bet es gribu, lai vismaz es šo līdz galam izrunāju un negari. Redziet, problēma nav tajā, ka ir naids. Tā nav problēma, tas ir fakts. Problēma ir tajā, ka tas naids tiek kultivēts no visām pusēm un paškultivējās un neiet uz āru. Labāk, ka viņš verbāli iet un pasaka godīgi, ko viņš mīl, ko viņš nemīl un kam viņš tur ko pielūdz. Tad var ar viņu runāt. Bet tad iznāk, ka jūs tad šobrīd līdz vēlēšanām jums tāda anonīma alkoholiķa sajietveiks. Es esmu Jānis, man ir naids, jā? Jūs esat Jānis, jums arī ir naids. Izrunājam savus naidus.